Visu mūžu bija tālbraucējs. Visu mūžu saistīts ar tehniku. Prolongu uzzināju vienā servisā, par cik man jāmaina eļļa. Es uzreiz nopirku, uzreiz nomainīju eļļu, un no tās dienas, tas jau bija kaut kādi gadi 3 apakaļ, vairāk es viņu izmantoju nepārtraukti. Visa veida tehnikai. Mocim, vieglajiem, smagajiem. Izmaiņas ir ļoti krasas. Respektīvi, maigāk rūts, vieglāk ziemā pielec, jā, tāpēc, ka griezes moments ir pavisam cits, viņam viskozitāte ir cita, ja viņš vieglāk griežās. Un kas attiecās uz tādām darba virsmām, kas sadals pieejas kā turbīna, kur smalki eļļojās, jā, un gāzes sadals mehānisms, tur baigi jūtami. Respektīvi, nobraucot entos kilometrus, tūkstošus, jā, nav diluma pazīme. Un to BMW, ja, kur es ikdienā, katru dienu braucu no Aizkraukla Rīga un uz Somiju uz darbu viņu braukāju, ja, man nenormāli noskrēja viņam. Pār par 260 000 tā mašīna bija, kas viņas izdomāja pārdot. Man aizgāja ciet kvēpa filtrs, un es aizbraucu servisu, lai man viņu nomaina, respektīvi, lai izgriež ārā. Un tā, ka viņu griež ārā, tad var redzēt turbīnu, jo pie 250 000 tai turbīnai jābūt ir šaubu. Viņai jābūt tā sadalušai, ka principā viņai jāmaina. Un es vienkārši esmu tāds cilvēks, ka es svešam arī nepārdotu, gan jau kaut kā, jā, man vajag tā, lai viss būtu. Un es viņam saku, ja turbīna sadalusi, mainiet nost. Un atskrēja mehāniķis, viņš saka, pirmoreiz tādu redzu, ka turbīnai pie tādiem noskrējieniem, ar tādām slodzēm, ka tas kvēpa filtrs ir aizgājis ciet, viņš papildus slodze rada turbīnai, respektīvi viņai šausmīgi grūti griezties, un viņa pastiprināti dilst. A te viņš saka, pēc visiem šiem parametriem, jā, viņai vispār diluma nav. Viņai vispār nav brīvkustība. Viņš saka, te nekas nav jāmaina, tur viss ir perfekti. Prolongs vislabāk strādā tieši uz to, ka, ja cilvēks grib ar to tehniku nobraukt ilgus gadus, daudz kilometrus, jā, tad, lai viņus saglābtu, viennozīmīgi viņas ir jālieto. Lai viņš reāli neizdiltu, lai necāktu grabēt un klabēt, un nekas nav jāmaina. Par to es pats personīgi esmu pārliecinājies. Pats galvenais, ka tu zemapziņā, tu 100% esi pārliecināts, ja, ka lietojot to piedevu, tas autiņš ies un nekad puscerā nepaliks. Ja. Tāpēc, ka sēžot iekšā tajā autiņā, man ir tā apziņa, ja, ka man viņš ieliec un viņš ies ilgi un dikti. Tas ir pats galvenais.